Vārdos, ko lietojam, nereti ir paslēptas citas un pat pretējas nozīmes vārdi. Kā tas tā sagadījies pēdiņās, ka, piemēram, krievu valodas vārdā ļubiķ, jeb mīlēt, ietverti tādas mīlestības vārda pretrunas, kodi un programmas kā ubiķ, nogalināt, biķ, sist. Kas šādu valodu un vārdu nozīmi radījis, kas ietver tumsas pēdiņās kodus un kā tie ietekmē cilvēkus? Tiek sacīts, ka vārdam ir liels spēks, taču mūsdienīši daudz ko laiž gar ausīm. Viņi saka, ka dzīvo nost, tver visu vieglāk. Apmēram tā, kā Covid afērā, kur pofigisti un apvārdotie piedalījās eksperimentā un tagad cits pēc cita pāragri aiziet. Vai tādā gadījumā, ja cilvēks nepārbauda savu izvēli un iet pa plānu ledu, tas kļūst drošāks? Protams, nē. Tad kāpēc mums doti vārdi, kuros paslēpti slazdi? Ko pasaka otram cilvēkam tie, kas, piemēram, pie altāra solās, ka vična budu ļubiķ, jeb mūžīgi mīlēs? Vai viņi sola, ka regulāri savam tuvākam darīs pāri, sitīs, galinās un cilvēku upurēs, ja reiz simboliski? Tas notiek pie altāra. Vērīgi cilvēki būs pamanījuši, ka tumsas kodi ir arī latviešu valodas vārdos, tāpat citu tautu valodās. Sanāk, ka pat mūsu tīrākā valoda ir netīra un aptraipīta.